strīds par politisko pārliecību un nespēja vienoties, kad jānotiek parakstu vākšanas kampaņai. Cīņā par krievu valodu kā otru valsts valodu parādījusies priekšvēlēšanu gaisotne. Biedrībā Dzimtā valoda nekādi nespēja vienoties par laiku, kad būtu jāuzsāk parakstu vākšanas kampaņa. Biedrības līderi viens otram pārmet simpatizēšanu dažādiem politiskiem spēkiem. Vladimirs Lindermans uzskata, ka parakstu vākšanai par krievu valodu kā otru valsts valodu jābūt politiski neitrālai un jānotiek pēc Saeimas ārkārtas vēlēšanām oktobrī vai novembrī. Šim plānam kategoriski nepiekrīt otrs biedrības Dzimtā valoda līderis Eduards Svatkovs. Viņa prāt parakstu vākšanai ir jānotiek vēlēšanu laikā. Svatkovs uzsver, tādējādi pieaugtu izredzes savākt 153 000 pilsoņu parakstu, lai varētu izsludināt referendumu. Pēc vēlēšanām izredzes saruktu. Pagaidām Lindermans parakstus ir pievācis sev, taču nevajag aizmirst, ka iepriekš savāktie 13 000 parakstu nepieder Lindermanam. Darīšu visu iespējamo, lai šos sarakstus iesniegtu Centrālajā vēlēšana komisijā, un otra parakstu vākšanas kampaņa notiktu jau vēlēšanu laikā. Svatkovs vēlēšanās kandidēs par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā sarakstā. Viņš uzskata, ka bites ir vienīgais politiskais spēks, kuriem rūp krievu valoda. Lindermans, man liekas, spēlē Saskaņas centra pusē, un izskatās, ka Saskaņas centrs ir novērsies no krievu valodas. Tikmēr Lindermans savu kolēģu pārmetumus dēvē par nomelnošanas kampaņu. Viņš kategoriski noliedz, ka spēlētu pēc Saskaņas centra iegribām. No paša sākuma mūsu iniciatīva par krievu valodu bija nodomāta kā neparteiska. Un šis princips, šī principa ievērošana faktiski palīdzēja mums nodrošināt diezgan labu rezultātu pirmā raunda. Lindermans uzskata, ka Svatkovam nesot tiesību pieprasīt parakstus un iesniegt tos, lai kampaņa notiktu vēlēšanu laikā. Viņš var prasīt, ko viņš grib. Paraksti ir pie mums, un mēs pie manis, pie Usipova, un mēs iesniegsim to, kad būs izdevīgi visiem krievu iedzīvotājiem. Lindermanam nav Latvijas pilsonības. Pašlaik viņš tiesā cīnās, lai varētu iziet naturalizācijas procesu. Lindermans plāno piedalīties nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Guntis Meisters, Ingemārs Stankēvičs, TV3 ziņas.